Un tad ir teikts, un man vislabāk patīk šis tulkojums, es citēšu no tulkojuma, kas man patīk. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es jums jau esmu devis. Vai tu saproti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Dievs jau man pa priekšu ir nodrošinājis to, lai man būtu šī brīnišķīgā dzīve. Un arī tev, lai tev būtu brīnišķīga dzīve. Un pat ja tu esi sabojājis plānu A, tad ņemot vērā to, cik labs ir Dievs, viņš plānu B var radīt labāku. Jūs teiksiet, ai, es jau esmu sabojājis savu dzīvi, nekā nebija. Dievs ir Dievs, viņš var darīt, ko viņš grib. Tāpēc, taču viņš saka, visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums devis. Dievs to jau ir devis, taču mums tas ir jāiet un jāpaņem.